Granula dārgāka nepaliek. Granula, protams, ir tādā pašā cenā, un kā viņa bija, bet izēviela ir deficītā. Un līdz ar to pašu tā peļņa pa lielam uz tās paletes ir niecīga. Un es nesaku ar to, ka vajag maksāt par granulām vairāk. Nu, tā kā cena viņa ir šobrīd, lai tā cena arī paliek, tas ir diezgan adekvāti par to darbu, kas tiek ieguldīts. Bet tā izēviela varētu kļūt pieejamāka, labāka un, protams, lētāka. Ja mēs atgrieztos par 7 eiro par beramkubu, noteikti tad arī granulas cena noteikti arī būtu 140 eiro. Bet par cik izēviela ir no 130 līdz pat 160 eiro par beramkubu, nu tad pieliekot klāt visas izmaksas, iepakošanas, ražošanas, tad noteikti tā cena nevar būt lētāka.